Sveicināti! Man patiesi prieks, kad jums ir vēlme uzzināt kaut ko jaunu, lai pēc tam pieņemtu pareizo lēmumu. Lai kaut ko uzzinātu, ir jābūt kopā un jāklausās. Un mums šobrīd ir brīnišķīga iespēja būt šajos bezmaksas webināros, vai semināri varbūt latviešu valodā mēs varētu teikt, kuros mēs saņemam tādu vai citādu informāciju. Katrai tēmai man ir atsevišķi semināri, atsevišķas lapas, un kur jūs būsiet pierakstījies, jūs zināsiet, par kādu tēmu tajā dienā mēs runāsim. Lai nokļūtu šajā istabā, ir jāieraksta savs vārds un savs e-pasts, un tālāk jānospiež poga pieteikties. Pēc kāda brīža jūs noteikti dodaties uz savu e-pastu un sekojiet līdzi, ir jāpienāk vēstulei. Vēstulei, kurā būs šīs te web istabas adrese un apraksts tieši par konkrēto semināru veidu. Mēs spiežam uz šīs adreses, un tad mēs konkrētajā laikā varēsim piedalīties šajā pasākumā. Kas šeit ir pats svarīgākais, kas ir jāņem vērā? Es jau šeit savu vārdu esmu ierakstījusi, un no jums arī te prasa tikai jūsu vārdu. Bet jums ir noteikti jāpievērš uzmanība šim lauciņam. Esmu moderators, te ir divas iespējas. Jūsu gadījumā te ir jābūt vārdiņam nē. Jo, ja pretējā gadījumā kādreiz sistēma izmet šādu te, tad jums prasīs paroli. Bet šis seminārs ir bez maksas, un viņam paroles nav, tāpēc daudz cilvēku šajā seminārā vienkārši netiek iekšā. Uzspiežot šeit vārdiņu nē, mums pietiek ar vārda ierakstīšanu, un tālāk mēs spiežam jau podziņu ieiet un gaidām, kad mums atvērsies zāle. Zāle ir atvērusies, bet šobrīd nav laiks, kad notiek seminārs un parādās tikai jūsu vārds. Un šeit lūk šis te teksts, ka patreiz moderators neatrodas konferenču istabā. Tad, kad jūs nāksiet minūtes 5 pirms konferences, noteikti jau šeit būs kāds video, kas spēlēs un sagaidīs jūs, vai arī vienkārši būs jau slaidi, kurus tad tālāk es rādīšu un stāstīšu jums par konkrēto tēmu. Un kāpēc šie semināri ir labi? Tāpēc, ka šeit jūs uzreiz varat uzdot savus jautājumus, jūs uzreiz varat saņemt atbildi, un šeit šādā veidā arī īsā, kompaktā stāstījumā jūs saņemat atbildi uz to tēmu, par kuru jūs interesējāties. Un jūs uzreiz varat pieņemt lēmumu, sekot šai informācijai, vai arī pagaidām viņu likt maliņā. Paldies! Es ceru, ka šī informācija bija noderīga, lai mēs tiktos šajās te semināru zālēs.